Pieaugot ērču aktivitātei dabā, mediķi aicina iedzīvotājus saulaicīgi domāt par aizsardzību. Ventspilī vecākiem ir iespēja bez maksas vakcinēt bērnus līdz 3 gadu vecumam pret ērču encefalītu. Lai gan valsts apmaksā vakcināciju tikai noteiktās endemiskajās teritorijās, Ventspils šajā sarakstā neietilpst. Tāpēc pašvaldība kopš 2017. gada nodrošina bezmaksas vakcināciju saviem mazākajiem iedzīvotājiem. Tagad jaunās māmiņas ir izrāda diezgan lielu interesi par to. Vienmēr apjautājās, kad var vakcinēt, ar kuru laiku ir iespējams jau to veikt. Un bieži viņas pašas uzrunā, kas ir ļoti pozitīvi un iepriecinoši. Un tāpēc mēs, bet dažkārt arī, protams, ja nejautā, tad mēs piedāvājam un stāstam par to, ka ir tāda iespēja. Mēs rekomendējam pabeigt tās obligātās vakcīnas, kas ir pēc kalendāra, un pēc tam attiecīgi vērsties uz Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, pierakstīties, jo, ja ir deklarēts viens vecāks Ventspilī un bērns Ventspilī, tad viņš var saņemt vakcināciju. Un līdzi tā arī izstāstam, kas ir jābūt līdzi, apliecinošs dokuments, ka ir deklarēts, poša pase un ārsta izziņa, ka var vakcinēties. To informāciju mēs cenšamies arī iedot tādas lapiņas, kur izprintējam, lai viņi zina, pēc kādas schēmas vakcinēties un kas ir nepieciešams, lai veiktu bez maksas slimnīcā vakcīnu. Ērču encefalīts ir nopietna vīrusu infekcija, kas var radīt centrālās nervu sistēmas traucējumus un prasa ilgstošu atveseļošanos. Turklāt svarīgi atcerēties, ka ērces sastopamas ne tikai mežos, bet arī pilsētas parkos. Informācijas izlasīja Facebookā, sociālajos tīklos, redzēju rakstu un tad arī vairāk meklēju informāciju. Es, protams, izlasīju visas noteikumus kārtīgi un tad es sapratu, ka man ir nepieciešama izziņa par to, ka man bērns ir deklarēts Ventspils pilsētā. No ģimenes ārsta man bija nepieciešams nosūtījums, kad ir vesels bērns, un bija arī jānopērk šī potēšanas pase. Lai vakcinētos, ir bērnam arī jābūt veselam. Tas bija arī visgrūtākais, ko pavasarī dabūt gatavu, lai bērns neslimo. Vaicāta, kāpēc izvēlējusies izmantot iespēju bez maksas vakcinēt bērnu pret ērču encefalītu, Agneta Rutule dalās savā pieredzē. Es dabūju ērces skropstās no Jāņa Vainaga. Un tajā mirklī es sapratu, ka man ir ērce tieši skropstās no Vainaga. Bija tas, ka tas nebija mans vainags, bet tas bija manai meitai vainags domāts. Viņa vienkārši negribēja viņu vilkt, un tā kā es viņu nēsāju visus svētkus, pēc tam es biju priecīga, ka tā ērce bija man, nevis meitai. Un tad es domāju, nē, tagad ir jāvakcinē noteikti. Ap Ventspili ir tas endemiskais rajons. Ventspilnieki visi dodās kur? Uz blakus esošajiem mežiem atpūsties, un nav pat uz mežu jādodās, tepat parkos arī ir aktuāli. Protams, neizslēdzot to, ka ir jāpārbauda apģērbs, bērniņu izskatīt, vai nav kāda ērce piesūkusies pēc pastaigām parkos vai vienalga brīvā dabā. Plašāka informācija par vakcināciju pieejama pie ģimenes ārstiem un Ventspils slimnīcā.